Aizvadītajā nedēļā Talsu novada domas sēdē tika apstiprināts Talsu 9 pakalnu koncepcijas īstenošanas plāns, kas paredz pakalnus labiekārtot līdz 2020. gadam. Talsu pilsētu turistiem vienmēr ir asociējusies ar 9 pakalniem, lai gan vietējie iedzīvotāji iespējams pat nespētu visus nosaukt un varētu nezināt arī to atrašanās vietu. Lai iedzīvinātu katru no 9 pakalniem, ir izveidots dokuments, kurš paredz pakāpeniski sakārtot katru pakalnu. Pakalni ir tas, kas aptver visu pilsētu. Ja mēs iedzīvināsim un labiekārtosim pakalnus, mums atdzīvosies arī pati pilsēta. Un pakalni ir tas, ko vislabāk zina tie, kas nedzīvo Talsos. Visi zina, ka Tals ir 9 pakalnu pilsēta. Bet mēs ar to šobrīd lepoties nevaram, jo mēs pat paši nevaram nosaukt, kuri ir tie pakalni. Ja man būtu šobrīd arī jānosauc, tas var būt noteikti, es domāju, ka pat noteikti kādu izlaistu. Ne jau tāpēc, ka es nezinātu, bet tāpēc, ka man ar viņiem neasociējas nekas tāds īpašs, varbūt ne ar visiem, bet ar kaut kādiem noteiktiem, lai es viņus atminētos. Un tad šī dokumenta, tā būtība būtu radīt tādu vidi, labi iekārtot tos kalnus tā, lai aizejot tur man būtu patīkami, lai man būtu interesanti, un lai pēc tam es zinātu, Lečkalns bija tas, kur bija tā arka. Ja? Es nesaku, ka šis dokuments ir slēgts, tā tam jābūt un viss. Viņš ir atvērts, mēs viņu ik pa laikam pārskatīsim un domāsim, un mēs uzklausām cilvēku idejas, ko var būt labāk, ko interesantāk, jo ņemam vērā to, ka ir šie mainīgie faktori. Tas, kas šodien mums liekas ļoti, ļoti svarīgs, pēc 10 gadiem mums var likties, ka tam vairs nav nozīmes. Un mums ir svarīgas jau citas vērtības. Sakārtojot pakalnus, tiktu labi iekārtota pati pilsēta, radot īpašu sajūtu ne tikai turistiem, bet arī pašiem pilsētas iedzīvotājiem, jo ar 9 pakalniem vajadzētu lepoties un lai ar laiku jebkurš varētu nosaukt visus pakalnus un zinātu, ar ko katrs ir īpašs. Katram pakalnam ir savs stāsts, kur ir nozīmīgi izstāstīt. Šos stāstus apkopo un pie pakalnu labiekārtošanas idejām strādā vesela komanda. Mums ir darba grupa, kas bija noteikti ar izpildu direktoru rīkojumu. Tie ir tie pamata cilvēki, kas ar to strādā. Tad ir kaut kāds mazāks kodols, kas strādā jau pie izstrādes. Tā ir Ainava arhitekta, pilsētas pārvaldes vadītājs, komunālā nodaļa. Bet tā kā tur mēs strādājam visi tādā sazobē viens ar otru un domājam un mētājamies ar idejām. Bet ir arī tie cilvēki, kas ir no malas, kuriem ir savas idejas, kuriem ir savi ierosinājumi. Ja, piemēram, tieši runājot par Lečkalni, tas ir pirmais kalns, kas ir iesākts. Par pieminekli runājot, arī Imants Tamsons, viņš, piemēram, mums izstāstīja informāciju par pieminekļu šiem autoriem, par to, ka būtu vērtīgi sazināties ar viņiem un kādas ir viņu domas par to, kā tapa piemineklis, kāpēc viņš ir tieši tāds, kāds viņš ir, jo tāda informācija mums varētu noderēt, atjaunojot to pieminekļu laukumu. Tā kā ir jau arī cilvēki no malas, kur ļoti labprāt iesaistās, jo tas, kas ir Talsiem, ir šie radošie cilvēki. Un viņi nāk un viņi stāst, un tāpēc arī mēs nesakām, ka šis dokuments ir iekalts akmenī kā dogma. Nē, jo katram ir savas idejas, un mums jau tās idejas visas liekas vērtīgas. Jau šobrīd ir veikt vairāk labiekārtošanas darbi Leču kalnā, kur ir uzstādīta arka, izveidots soliņi, sakārtots gājēju celiņš, radot īpašu noskaņu. Visos darbos tiek iesaistīta Ainava arhitekta, kura atzīst, ka ir svarīgi katram kalnam radīt savu tēlu, lai tie atšķirtos un paliktu cilvēku atmiņās. Šobrīd Leču kalnā ir radīta tāda kā noskaņu vieta, tāpēc, ka šo teritoriju saista vairāki vēsturiski notikumi, kuriem Rainis ir veltījis dzeju Talsu tiesa. Tāpēc, manuprāt, šajā vidē iederās ļoti piezīmēta, mierīga noskaņa. To visu parādīt ar piezīmētiem toņiem, ar līkumotām līnijām, kas parādās gājēju celiņos, labiekārtojuma elementu detaļās. Tie ir soliņi, arka. Par arku ideja bija tāda, ka šī teritorija šobrīd jau ir daļēji nodalīta ar aizsargu mūri. Bet, lai novērstu no viņa tādu uzmanību, es vēlējos tajā teritorijā akcentēt ieeju, galveno ieeju, kur tiks turpmāk arī apseļ ar vīteņaugiem apaudzēta.
Koncepcijā ir plānots pakalnus sadalīt 3 zonās – vieta radošumam, vieta aktīvai atpūtai jeb sportam un noskaņu vieta, apvienojot gan vēsturisko, gan mūsdienīgo. Radošo kalnu zonā ietilpst Baznīcas kalns, Ķēniņa kalns, Pilskalns, Saules kalns un Tiguļu kalns. Aktīvai atpūtai tiks labi iekārtots Krievra kalns, Vilkmuižas kalns un Dzirnavu kalns, bet noskaņu vieta jau šobrīd tiek veidot un tā būs Leču kalnā un tā pakājai. Šobrīd pakalniem nav konkrēti risinājumi, bet ir plāns, ka viena gada laikā tiks strādāts pie 2 pakalniem. Leču kalns tika labi iekārtots pagājušā gada otrajā pusē. Dieķis sakārtots, celiņi atjaunot, uzstādīti soliņi, atkrituma urnas, latērnas, arka. Šogad turpināsies labi iekārtošanas darbi pie 1905. Gada pieminekļa. Arī tiks atjaunots kāpnes, soliņi, pieminekļa laukums. Arī piemineklis pats tiks atjaunots, tīrīts. Un paralēli šiem labiekārtošanas darbiem tiks strādāts jau pie nākošā pakalnu koncepcijas, pie vīzijas, pie ideju izstrādes. Bez tā, ka tiks labi iekārtot visi pakalni, tiks domāts arī par pasākumiem, kuri varētu notikt katrā no tiem. Pasākumi arī tiks veidot tā, lai piestāvētu katram no pakalniem. Jau šobrīd regulāri pasākumi notiek vairākos pakalnos. Lai tos rīkot, ir jādomā arī par to, kā visus pakalnus iekārtot, lai tie būtu pieejami ikvienam iedzīvotājam. Ar 9 pakalnu koncepciju iepazinās Baiba Demberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija.